Jā, man liekas, izdevās. Sveiki visiem, jā. Jā, man nebija tādas problēmas kā otrai Danai. Jā. Protams, es, teiksim tā, vai mazliet uztraucos īstenībā. Es jau šobrīd, teiksim, vēl neesmu pat beigusi īsti uh, visu šo, kur es esmu, pati šeit, ja. Visu projektu īstenībā. Sākās ar to, ka pirms 3 gadiem sāk pieņemties svarā, līdz šim viss bija normāli ar svaru un nebija nekādas problēmas. Darboju daudz sportoju un tiešām arī svars bija stabils pirms 3 gadiem. Svars sāka lēnām un vienkārši neatgriezeniski pacelties vienkārši. Un 3 gadu laikā uzkāpa līdz 81 kilogramam, kas ir 10 kilogramu vairāk nekā bija. Cits teica, ka tas varētu būt, tiksim, menopauzes sākums, vēl kāds izteica, ka tas varētu būt, tiksim, long covid efekts vai vēl kaut kas tam līdzīgs, bet, katrā ziņā pamēģinājusi arī visādas, tiksim, integrātoru dabīgos palietot. Protams, pa laikam vēl arī sportoju, bet svars vienkārši gāja uz augšu, uz leju, bet pavisam uz leju nē. Un pēdējās analīzes, ko uztaisīja, arī parādījās, tiksim, cukuru līmenis paaugstināts bija. Un tad es nolēmu, ka tiešām kaut kas ir jādara radikāli. Man tiešām es esmu cilvēks, kam ļoti patīk ēst, kam ļoti patīk arī saldumi. Un es sapratu, ka diēta īstenībā nebija man ideja labākā, ko es varētu darīt šajās lietas labā, bet es tomēr saņēmos un aizgāju pie nutricionistas, bet iznākot jau ārā no viņas kabineta, sapratu, ka tas nebūs priekš manis, ja tas diētas, skaitīt kalorijas un skatīties, tiksim, rēķināt, cik gramus es varu apēst no šī un no šī, tas nebūs priekš manis. Es pēc pāris dienām to jau beigšu un atmetīšu ar roku atkal, vai ne? Un sanāca tā, ka šajās dienās vienkārši man māsas meita man pastāstīja, ka viņa ir sākusi detoks, korālu klābu detoks programmu. Un pastāstīja arī par korālu mainu ūdeni. Es domāju, kas tas ir? Nebija par tādu neko dzirdējusi. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt, jo holistiskā pieeja tieši veselības problēma risināšanā, tas man ir vienmēr bijis ļoti tūs. Tāda tuva pieeja tiešām, jau pašai arī ir dabīgu integrātoru veikals šeit Itālijā. Un, bet, tā. Un tāpēc es domāju, kāpēc ne? Kāpēc nepamēģināt, sakontaktējos ar Sanitu un sākām ar detoks programmu vienkārši. Detoks plus noteikti tā jā bija, jo arī bija arī alfa iekšā. Un jau pēc pirmās nedēļas es domāju, pamēģināšu, kāds būs. Vai sliktāk jau noteikti nebūs, vismaz attīrīšu organismu, kā teikt. Pēc pirmās nedēļas īstenībā jau pazuda kāra uz saldumiem, pilnīgi. Kas man bija ļoti liels pārsteigums veikalam blakus. Man ir saldējuma veikals, kas ir Itāļu saldējuma veikals. Un Itālijā saldējumi tiešām ir ļoti garšīgs. Es viņā vairs neiegāju. Neesmu iegājies kopš tā brīža, kad sāka detoks no 15. oktobra jau pagājušā gadā. Un bija nost arī pirmie 3-4 kilogrami. Uzreiz tas jau, redzot tādus, teiksim, panākumus, viņi saka, kāpēc neiesaistīties 90, izmaina savu dzīvi 90 dienās. Es nolēmu, kāpēc ne. Tajā laikā es vēl iesaistīju arī savu vīru visā šajā pasākumā un sākām izmainīt savu dzīvi kopā no sērijas. Un jau pēc Parašilda antiparazitārās programmas tiešām jau bija ļoti labi rezultāti. Īstenībā es jau pazaudēju visus tos kilogramus, ko es biju ieguvusi 3 gadu laikā. Āda ļoti labi uzlabojās, ļoti daudz ir enerģijas, teiksim, klāt arī, atsāk atkal visus trekkingus un arī miegs uzlabojās, tas tiešām vienkārši arī kā efekts. Tā kā svara zaudēšana es gandrīz uzskatu kā tādu kolaterālo pasākumu. Un, ko es vēl gribēju teikt, šobrīd esmu īsti 3. fāzē, tas ir kolavadas fāze, tā kā vēl neesmu neko beigusi.
Un tas ir, ko es vēl gribēju, jā, kolavadis, tas ir kolavadis fāzē, tāpēc es domāju, ka pēc šīs fāzes iziešanas jau noteikti būs rezultāti vēl daudz labāki. Vismaz es to jau zinu un jūtu. Un vienkārši nevaru sagaidīt to brīdi, kad varēšu vienkārši arī uztaisīt analīzes un pateiksim, saprast, ka to, ko es jūtu, tas ir reāli, vai ne? Kad arī cukuru līmenis ir samazinājies, tas ir pilnīgi noteikti pēc manām jau domām. Un tāpēc, jā, es domāju, ka arī tālāk pēc kolavadis noteikti tieši vēl kādu kursu, jo var sakārtot arī kādas citas problēmas, kas noteikti kaut kur iekšā tur mīt, un viņas varēsim dabūt ārā. Un es arī domāju, ka, teiksim, tā kā man ir pašai savs integrātoru veikaliņš, man šī ideja arī ļoti interesē. Jau vairākus cilvēkus īstenībā esmu jau pierunājusi, skatoties uz maniem rezultātiem, pierunājusi. Nē, bet es tagad viņiem sekoju līdzi un palīdzu arī jau sākot ar pirmo detoksu programmu. Tā kā es domāju, tas ir tā vērts un aizies. Tā pagaidām. Paldies! Es gan jūs visus nedzirdu nevienu, ja jūs kaut ko sakat. Man šķiet, tu vēl par celulītu gribēji piebilst. Jā, arī par celulītu. Jā, tas arī bija kā tāda dāvana. Ja? Pirms 3 gadiem man celulīti vispār nebija kā tāda, jo, kā jau teicu, daudz sportoju, arī gāju uz basēniem. Un pirms 3 gadiem tad ar visu to svara pieaugumu man arī parādījās tas celulīts, kā viņi sauc, fibromatozais vai kas, pilnīgi tas, kas kāja padara ļoti, ļoti cietu un kā man estētiski teica, viņa pat ārā nevarētu dabūt, pat ja gribētu, vai ne? Bet šobrīd man liekas, ka viņa man vairāk nav. Vai arī, ja ir, tad tas ir kaut kādas atliekas, kas, es domāju, ka ar nākošiem detoks kursiem varētu pilnīgi pazust. Tā kā tas ir tiešām. Super, paldies. Vai ne? Paldies.